Kāpēc man jāmācās tā matemātika, ja es viņu nekādu mūžā neizmantošu? Tas ir vismuļķīgākais teiciens, ko var teikt. Es uzskatu, ka skolā ir jāmācās visas priekšmeti, kā matemātika, bioloģija, ķīmija, vēsture, nosauc jebkuru. Piemēram, matemātika. Tā attīsta tavu kritisko, tavu loģisko domāšanu. Matemātika ir pielietota ikdienā un vispārīgi kā pamats domu un ideju veidošanai. Lai es varētu pateikt, kas ir smagāks, kilograms spalvu vai kilograms dzels, rakstiet komentārā, kur ir pareizā atbilde. Un ir jāmācās šie priekšmeti arī, lai tu būtu domājošs, aktīvs sabiedrības cilvēks, lai varētu aiziet, iepazīties savu draugu, draudzenes vecākiem, un tu viņiem ļoti patikt, jo tu esi gudrs, tu vispār kaut ko vari komentēt. Un lielisks rīks, ja tev pieklibo vai tu gribi uzlabot savu zināšanas, ir palīgs mācībās. Palīgs mācībās LV ir digitālie kursi, ieraksti un dažādi papildu materiāli, ar kuriem tu nostiprināt un uzlabot savu zināšanas. Ir īpaši, varbūt, ja tu gribi tikt ģimnāzijā, vai universitātē, vai kā pieaugušais, tu vienkārši gribi būt ar asāku prātu, jo demence ir ap stūri. Tad ir risinājums.